gulēs visu naktsniņu, toties man ir skaisti māti, skaisti seja. Un mēs to beidzot braucam uz noslēpumaino vietu, kur mēs gaidīsim jauno gadu. Nereāli augsti, ģitāru tomēr atstājām mājās. Es viņu gribēju tomēr ņemt līdzi, tad viņi ņemt līdzi, saka, davai ņemam līdzi, paņemam, davai neņemam, davai neņemam. Un beigās viņi aiznes uz mašīnu. Viņš ir ar augstu, šausmīgi augstu. Ļoti augsts ledens vējš. Kāpēc mēs nebraucām ar mašīnu līdz pat pašai noslēpumainai vietai? Tāpēc, kad gribējām gan piedzīvojums, gan bišķiņi ietaupīt. Sanāca bišķiņi ietaupīt un sanāca diezgan liela piedzīvojuma. Atstāja mašīnu tukumā, tālāk līdz rīciņā un tālāk līdz pēdējai vietai. Ir kāds man spēcīgs vīrētis, kā viņš pa tām trepēm nes tos ratus visur augšā un lejā. Zin kā, lai ātrāk notur jāņem ārā. Tas bērns no tiem ratiem jāliek apakaļ. Šitā ir grūti, bet šitā ir ātrāk. Šitās nepašās durvis tev ir sitās nost. Au! Steidzīgā Rīga. Lūdzu ēst, lūdzu ēst, lūdzu ēst. Tētis aizveda savas meitenītes paēst uz Helsīti. Mūs tikko pabaroja Hesburgerā. Paldies! Tagad mēs esam priecīgas. Varam braukt tālāk. Vai cik mums ir stundu jāgaida vēl? Jā, mums vēl bija laiciņš jāpagaida līdz nākamajam transportam, tāpēc mēs devāmies uz veikaliņu. Un bija šausmīgi daudz cilvēku, vienkārši drausmīgi. Mēs ļoti sagribējām uz mājām, ne tikai mēs gribējām uz mājām, tāpēc, kad mēs neesam pieraduši pie tik daudz cilvēkiem, es aizmirstu, cik Rīgā ļoti daudz cilvēku, sevišķi Rīmī, tajā, kas ir Origo. Kā man besīt tik daudz cilvēku, man besīt. Gaidām, mūsu aizgāja uz veikalu. Nu, dos man cepumus? Bijām Rimčīkā, dabūju savus mīļākos sēru cepumus. Labdien! Kādi cilvēki! Un mēs esam Ogrē, atbraucām no Rīgas, šitos te Rīgā satikām. Mēs esam Ogrē, Dieviņās, Kojiņas, kultūras centrs nams, pats centrs, Jopčik stacija. Un te skriets ir no lekcijām pat taisno uz vilcienu, mēģināts paspēt, lai nenokavētu uz mājām. Izlaidums tur bija, dzīves svarīgākie gadi šeit pavadīti. Šitā toreiz nebija, kaut kādas bildītas. Ko tie tur reisos ar saviem? Filmē jau. Kaut kāda panorāmas rati, te tāds nebija. Eglītes muka, ezītes miglaus, kurai mēs nāksim varbūt naktīs. Ja es būtu spēlējis, varētu paspēlēt ģitāru un pirks nebūtu nosauši, bet cilvēki pagaidām ir tā, savu. Šitien arī būs gaismiņas tumsā, jā. Mums ir jāiet. Mēs ejam. Mēs tuvojamies savam nakts mājoklim. Sokam. Nu nav kāpēc pasniekiem te neieskrāpa vai te visā izkrāsots. Mēs nepareizā padīti esam. Nepareizes? Ok. Bišķiņ nepareizi kāpņu telpu. Vai būs? Es varu pateikt par šo smaržu. Šim Airbnb-am naudas atmaksas sistēma bija ļoti interesanta. Naudiņa bija jāatstāj šajā atslēgu nodalījumā, sēfņā, kuru tā arī naudu neatnāca pakaļ viņai. Tā nauda no rīta arī turpat stāvēja. Man ir pa priekšu. Tik patīkami smaržo. Jauna dzīvokļa. Es tur ir to te? Vanna! Vien pēc vannas bumbām. Un viss, ja? Un viss. Nē, patīkami. Likās, ka divas istabas. Bet ir silts, jā. Ir smaržo labi pēc jaunām mēbelēm. Varbūt arī sliktāk. Jā. Vēl es domāju, ka divas istabas. Nu, labi. Bērns nav komplektā. Šits nav komplektā. Guļoši, ļoti labi. Nē, skatieties, ir ļoti liels pluss. Ir pasties, cik smuka vannas istaba. Jā. Es gribu vannā iet, es iešu vannā, es izmantošu šis dzīvi. Man saka, jāapsēžās gultā. Reāli mīgs. Kā normāls cilvēks novelk nost. Kas šitas ir? Sēdi bišķi novelk. Tātad, kas mums šeit ir? Te ļoti smuki salikts, jā. Ļoti smuki šitā virtuvs tā iekārtiņa. Oraka veļas mašīna. Un trauki. Mikrene ir. Bišķiņ sapēdāmies, jo cepešu kresnes nav, gribējām piciņus uztapt, bet nekas mēs un tā izdomāsim, jūs redzēsiet mūsu karaliskās vakariņas. Nevar veļas mašīnā picu uztapt?
televizors ir, jā. Un lielā mašīnas ļoti tālu. Jā, tur ir jāiet. Tur ir tālu jāiet. Topiņš, mēs tur nācām pēc rāpašām te bulciņām visādām. Širās? Viņas tur pie saltiem. Staigāju pogri pa šo veikalu, un es cevišķi pie šiem bulciņu standiem. Es jūtos kā veca tanti, kas saviem mazbērniem stāsta, kādas jaunības dienas bija šeit ogrē. Šis bulciņu stands man atgādina skolas laiku. Un šajās iepirkšanās cīņās uzvaram mēs ar 73 eiro iztērētiem. Šeit ir 50, te arī ir 50. Šits uzvar visvairāk iztērēt. Tā mēs ejam meklēt tēti, iznācām no veikala, jā. Tumšs jau ir, mēs bijām stundu laikam meklā. Ogres tehnikums spīd, jā, skoliņa. Un mēs atradām tēti ar lieliem maisiem. Mums arī ir atos maisi, vienkārši ārprāt. Jā, labāk neprasēt, cik kopā mēs pa šīm brīvdienām iztērējam naudas, visu kopā, vienkārši drausmas. Mēs vispār izgājām pa netām durvīm, un sadzēt tajā pusē mēs iznācām te. Kā nest maisiņas, kad maisiņi ir smagi un nav cimdu, sāp rokas, ir šalle. Jā? Ogre ir pilna ar gaismiņām, tā kā bija gaiši, mēs neredzējām, nu, tāpēc viņas nebija ieslēgts. Reāli, te ir skrītoša zvaigzne, un daudz visādas gaismiņas cilvēki salikuši ir. Ārpus ļoti skaisti ietskatīties, kas tur centrā notiek. Es ļoti priecājos, ka mēs izvēlamies tieši ogri, jo, nu, svētku sajūta riktīgi ar tām visām gaismiņām, un šeit es vēl tā bišķiņi tur centrā, nu, riktīgi būs. Tātad es saņēmu savu cepurīti. Asūtīju caur dīleri šeinā. Es domāju, ka viņa nav tik fuksī rozā, ka viņa ir šī citādāka rozā. Man patīk šis rozā. Un es ļoti ceru, ka viņa man derēs, un man galva ir reāli liela. 3-2. Tas ir ķipat, lai var savilkt, jā? Laikam, nezinu. Bet man nevajag. Tu patīk man cepura? Nē. Paldies. Paldies. Pa cik bija? Pa 6? Ak, Dievu. Es ar viņu iešu sagaidīt jauno gadu. Nē, es ar viņu neaizgāju sagaidīt jauno gadu, bet viņa man bija līdzi, bet es dievinu viņu. Tātad mēs tos smagos maisus atstiepām uz dzīvokli. Mēs sākām taisīt, tur ēst un sapratām, mums nav. Kaut kas mums tur nebija, bet pēc kaut kā man ir jāiet. Es atceros, kad es gribēju vannā iet, tur ir vanna, putas, vannas, bumbas, mazā arī noteikti gribēs iet vannā. Un tāpēc es eju uz veikalu, bet es neiešu uz veikalu, es braukšu uz veikalu. Es braukšu ar boltiņu. Es ceru, ka atpakaļ ceļā es arī varēšu viņu braukt. Ka mani nenocels, bet diezgan tālu ir jābrauc. Tātad šis boltiņš bija kaut kāds salausts, jo es domāju, kāpēc tā gāze tāda baigi strauji iet un tā kā nebremzēs, kad atlaiž, tāpēc, kad atlaiž, viņš iesprūd man ar pirkstu pie manuāli, viņš jāatgriež apakaļ uz starta pozīciju, tas kloķīts. Bet es tiku safe un apakaļ vēl foršāk bija, tāpēc, ka es dabūju citu skūteru, bet šim atkal bija savas problēmas, šim bremzes nestrādāja. Nu ko, mazliet preparations un vakariņas grandiozās ir gatavas. Tu man filmē? Pasaka, tu tikko pateici? Tev ziedpapriekš šī kaktiņos. Tas ir atsāns, tu losen. Mēs parunāsim vlogu. Saki čau. Vēl stundam būs jaunais gads 2025. Dzirdat? Nē, Linkin Park jūs nedzirdat, bet dzirdat? Kas tas ir par esticīgo? Vienkārši Maskavas laikam. Maskavas laikam. Ziemassvētki. Kāds ir? Es saku, man ir jāiet gulēt. Es neesmu gulējis 30 stundas. Jaunais gads, nevis Ziemassvētki. Vietniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs. Mēs ejam uz salūtu. Cik ir? 30, 35? 10 minūtes. 10 minūtes. Gribu teikt paldies visiem, kas ir skatījušies 24. gadā, kas ir rakstījuši, komentējuši, kas ir šeirojuši šeit no pašiem sākumiem, kas ir tikko pievienojušies. Paldies! Paldies! Tiekamies 25. Mauksim tālāk. Darīsim lielas foršas lietas. Darīsim.
Man ir video šis te, kā mēs sagaidām pulksteni tieši 0, bet man nav skaņa šiem video, tāpēc, ka es sazvanījos ar mammu. Te pulkstenis bija 1 minūte. Pirms sākās, jā, viss notika, un es gribu teikt, ka salūts ļoti bija skaists. Es nebiju gaidījis, ka vispār būs tik forša sagaidīšana, ka viss tik forši notikšies. Pirmo reizi Ogrē sagaidījām jauno gadu, un bija ļoti, ļoti, ļoti forši. Tā kā viss tā atmosfēra gaismiņām, viss, riktīgi forši. Un kopā sajūta un tā tālāk. Par ko es vēl esmu lielā šokā. Bērns vispār nepamodās salūta laikā. Žēl, tāpēc, ka viņi neredzēja salūtu. Es viņai rādīšu šo video un teikšu, ka tu biji tur, ka tev bija gandrīz 3 gadiņi, tu tur biji, tu skaties, guļot. Un tā jaunais gads tika sagaidīts. Jā, 25. gads ir klāt, un mēs tālāk gājām skatīties, kādas lampiņas ir Ogrē tur tajā skvēriņā. Man nevar visu noķert. Tātad, viss kaut kas notiek, jā. Te palaid gaisā šito. Vēl kāds šaujas salūtu. Šeit ir sētā ļoti daudz gaismiņas, kādam ir liels elektrības rēķins. Tad šeit ir gaismiņas. Un te ir panoramas rats. Rinda uz spārniem. Es arī gribu uz spārniem. Es stāvēju rindā. Kino kameru tu neko nenofilmēs. Tieši tā. Mēs esam Ogrē vēl joprojām. Rīt braucam prom. Nu, tu nedomā par rītdienu. Esi momentā. Ļoti skaists jaunā gada sagaidīšanas moments. 31. jā, tagad ir jau 1. janvārs, 25. gads. Ļoti skaists. Es esmu ļoti priecīga, ka bija iespēja uz šeit mums tikt atbraukt un ka mēs dabūjām to Airbnb. Tas vienkārši notika rītīgi suprīgi. Ļoti forši vieta, ka mēs palikām Ogrē. Vienkārši kur vēl labāk vieta Ogrē. Tā kā man otrs mājas. Varam iet tā kā raidījumos. Ejam, jā, sejas priekš. Un kā mājās tāda sajūta, pēc, kad es nezinu, jūs ziniet, vai es stāstīju, es šeit esmu nodzīvojuši 4 gadus, mācījusies ar savu mūžu mīlestību, satiku savas meitenes tēti, satiku šeit, jā. Mācījāmies vienā skolā. Salūts vienkārši bombi, jūs noteikti tur redzējāt, vai ne? Cilvēki skaisti un viss ir skaisti. Es ļoti forši tiešām esmu priecīga. Un tas arī viss šim video. Kāds kadrs būs no rītdienas, šīs nakts, rītdienas, kā mēs braucam prom, visamies. Paldies, ka jūs skatījāties, paldies, ka jūs skatāties. Man nezinu, čau, es esmu Renāta un tiekamies citā video, ja nav citu kadru no šīs nakts un rītdienas. Till the next time. Bye! Man patīk tieši taisīt vlogus no tā, kas ir redzēts. Un tā kā šis ir ļoti labs materiāls. Pēc vienkārši gaismiņam mašīna, jā. Slot mašīni, jā. Oraka coin pushers. Panorāmas rats, wow! Tātad mēs atnācām tālāk un te ir panorāmas rats, jā. Un te ir zotīši. Un visāds atrakcijas. Un, ja būtu nauda, varētu visur te iztērēt, bet nauda nav. Viss ir noēsts. Tikko 31. decembra, 1. janvārā gaidībās. 1. janvāri 2025. gadā. Labrīt! Šis ir mūsu labrīt un reizē arī attā. Un Gulvera labāks īrnieks kā mēs. Jūs pasieties šā, mēs visu savācām. Attā! Reāli viņiem vajadzēja atdot daļu naudas, tu satīrīt dzīvokli. Un te mēs šķiramies. She's running out again. She's a super girl, and super girls don't cry. She's running from herself. No. Tomēr neskriesim uz to vilcienu. Mēs te iesim pa vecajām ieliņām. Es atradu eglis. Tauta meita, tauta vīrs. Un te atkal atmiņas kopā ar Renāti, tehnikuma atmiņas, kā mēs šeit stāvējām. Šajās te pie vitrīnām gaidījām savus pusdieniņas garajās rindās. Un Elvī mērcīti, mēs vēl mājās taisam Elvī mērcīti. Agdieņas un kojas. Daudz vakar tur naktis pavadīts. Rīti un dienas. Jēziņ. Un te vispār autoskolā sāku iet. Man ļoti tur nepatika. Mēs paspēsim, jau esam, viss. Tieši brauc? Ej, tur toč reāli tieši. Kāds ir jūs sajūtas, ka tieši? Tu rakstīsi slogu. Jā. Tālūk, paldies, ka tu noskatījies. Mums sanāca ļoti foršs ģimenisks brīvdienas jaunā gada sagaidīšana. Gaidam jaunos video, nezinu, kad tie būs. Sekojam līdzi, gaidam un tiekamies jaunā video. Sociālos tīklos un vajag ātrāk tiekamies. Piesakojiet, davai, čau, goodbye. Laimīgi jaunā gadu!